Šodienas temats mums ir ievilkts leņķis. Un kā jau vienmēr, kad mēs iepazīstamies ar kaut kādu jaunu lietu virsrakstā, man viņu vispirms gribētos definēt, pateikt, kas tad tas īsti ir. Un tad arī šeit redzam definīciju. Leņķis, kura virsotne atrodas uz riņķa līnijas, bet malas krusto riņķa līniju, tādu leņķi sauc par riņķa līnijā ievilktu leņķi. Uzreiz gribētos pasvītrot to, ko es definēju, un šeit jau rūpīgi lasam, tad tas ir ievilkts leņķis, riņķa līnijā ievilkts leņķis. Un skatoties definīciju, gribētu arī uzzīmēt. Lasot uzmanīgi, redzam, virsotne atrodas uz riņķa līnijas. Virsotne mums ir punkts, tad varam kaut kur uz riņķa līnijas atlikt kādu punktu. Šī būs mūsu ievilktā leņķa virsotne. Tālāk definīcija rakstīts, bet malas krusto riņķa līniju. Nevis pieskars, bet krusto. Tad arī es uzvilkšu tādu leņķi, kura malas krusto riņķa līniju. Paskatīšos, vai definīcijā vēl kaut kas nav prasīts. Nē, nav. Pilnīgi pietiek. Manas uzvilktais sarkanais leņķītis ir riņķa līnijā ievilkts leņķis. Kā būtu, ja es uzvilktu kaut ko šādu? Vai šis ir riņķa līnijā ievilkts leņķis? 3 sekundes apdomāties. Nav. Ceru, ka jūs arī atbildējāt, ka nav. Un, ja gribam pamatot kāpēc, ļoti vienkārši redzam, ka virsotne atrodas šeit. Virsotne nepieder riņķa līnijai, neatbilst definīcijai, to mēs nesaucam par ievilktu leņķi. Labi, vēl viens variants. Es varētu uzzīmēt šādu te leņķi. Vai šis leņķis ir riņķa līnijā ievilkts leņķis? 3 sekundītes. Ceru, ka arī atbildējāt nē. Lasam uzmanīgi, virsotne atrodas uz riņķa līnijas. Nevis uz riņķī, bet uz riņķa līnijas. Tas nozīmē, ka, ja leņķa virsotne atrodas iekšpusē, šo mēs nesaucam par riņķa līnijā ievilktu leņķi. Uzmanīgi, tas ir tāda lieta, kas varbūt nav tik intuitīva. Tāds, ka viņš ir iekšpusē, nenozīmē, ka tas ir riņķa līnijā ievilkts leņķis. Labi, bet apmēram vajadzētu būt skaidram, kas tas tāds ievilktais leņķis ir. Es pamēģināšu šeit uzzīmēt vēl kādu ievilktu leņķi. Teiksim, kādu, kura malas ir nogrieža. Paši zinat, nogrieznis ir daļa no taisnes vai pustaisne no stara. Tas nekas, ka man viņa kaut kur zīmējumā te beidzās. Tas nemaina faktu, ka tas ir, ka šīs ir leņķa malas. Redzam. Vispirms, protams, jautājums, vai zilais leņķis ir riņķa līnijā ievilkts leņķis. Protams, ka ir. Virsotne atrodas uz riņķa līnijas un leņķa malas krusto riņķa līniju. Un es varētu uzzīmēt vēl vienu tādu aizdomīgi šaurāku ievilktu leņķi. Šis arī būs ievilkts leņķis, jo virsotne ir, malas krusto. Un, ja atceramies par centra leņķi, tad tur bija diezgan tieši sakarības starp pašu leņķi un loku, uz kura tas balstās. Centra leņķis bija vienāds ar tā loka leņķisko lielumu, uz kur tas balstās. Un, ja mēs pastamies šajā zīmējumā, varētu saskatīt, ka šeit jau arī iezīmējus, ka, ja ir sarkanais leņķis, sāksim ar zaļo. Ja ir zaļais leņķis, šaurs leņķis balstās uz maza loka. Ja mums ir mazliet platāks leņķis, kāds ir sarkanais, tad redzam, ka loks kļūst lielāks. Un, ja skatāmies uz zilo leņķi, tad zilajiem ievilktiem leņķim loks kļūst vēl lielāks, platākam leņķim lielāks loks, uz kura tas balstās. Tad šeit vajadzētu rasties kaut kādām aizdomām par to, ka arī ievilktam leņķim vajadzētu būt sakarībai starp
loka leņķisko lielumu, uz kuru tas balstās, un pašu leņķa lielumu. Tagad jums ir kāda sekundīte izdomāt, varat minēt, kā jums intuitīvi šķiet, kāds varētu būt šī ievilktā leņķa lielums. Un ceru, ka izdarījāt labus minējumus. Vajadzētu trāpīt, un šis man šķiet arī intuitīvi, viņš ir puse no tā loka leņķiskā lieluma, uz kur tas balstās. Ja man te ir kaut kur riņķa līnijas centrs, tad saprotams, ka ja es šeit sarkaniem leņķim uzvilktu centra leņķi, kurš balstās uz tā paša loka, tad skaidrs, ka šis leņķis ir lielāks nekā šis te leņķis, uz kuru tas balstās. Tad vienāds ievilktais leņķis diez vai būs tikpat liels kā loka, kā centra leņķis. Vai tikpat liels, cik liels ir loka leņķiskais lielums, uz kuru tas ievilktais leņķis balstās. Redz, un vajadzētu sanākt pusē, tūlītās to apstīsim sīkāk un pierādīsim. Bet pie viena varat apskatīties arī, ka, ja mēs ieliekam riņķa līnijai centru, tad, protams, ievilktais riņķa līnijas centrs var atrasties ievilktā leņķa iekšpusē, kā sarkanajam leņķim, vai kā zaļajam leņķim ārpusē. Vai, protams, var arī piederēt šī te leņķa, var atrasties uz leņķa malas riņķa līnijas centrs. Un apskatīsim. Šeit ir tā pati teorēma, ko es jau jums tādā vienkāršā valodā mēģinu apgalvot, ka ievilktā leņķa lielums ir vienāds ar pusi no tā loka leņķiskā lieluma, uz kuru ievilktais leņķis balstās. Jeb ievilktais leņķis puse no loka, uz kuru tas balstās. Un tagad vajadzētu, protams, to pierādīt. Saprast, kāpēc tas tā īsti ir. Un, lai pierādītu, man būs jāapskata 3 atsevišķi gadījumi. Pirmais, ja centrs atrodas uz šī ievilktā leņķa malas. Otrais gadījums, ja centrs atrodas ievilktā leņķa iekšpusē. Un trešais gadījums, ja ievilktais leņķis, ja riņķa līnijas centrs atrodas ārpus ievilktā leņķa. Un sāksim ar pirmo gadījumu. Un es atvainojos uzreiz par mazliet slīpām, te jau arī jūs redzat visādas mazliet šķības līnijas, bet es ceru, ka tas neko neapjucinās no jums. Ja mēs skatāmies šajā riņķa līnijā, tad šeit es gribētu sākt ar to, ka es uzvelku rādījus OA. Un tagad vajadzētu ieraudzīt, ka veidojās kaut kāds centra leņķis. Līdzīgs uzdevums jums bija iemānījis jau iepriekš runājot par centra leņķi, bet arī šeit arī varētu kaut kas saskatāms jau būt. Ja man AOC ir centra leņķis, tad skaidrs, ka es varu uzreiz apgalvot, ka leņķis AOC ir vienāds ar loka leņķisko liekumu AC. Protams, tāpēc, ka tas ir centra leņķis. Bet tālāk vajadzētu paskatīties. Atceramies, rādījus ir vienāda garuma. Tātad BO un OA ir vienāda garuma, līdz ar to iegūstam vienādu sānu trīsstūri BAO, kurā, kā jau vienāda sānu trīsstūrī, šie te leņķi ir vienādi. Tā arī es rakstīšu, ka leņķis B ir leņķis A. Un līdz ar to varam izreikināt, ka leņķis BOA ir 180 grādi mīnus leņķis B mīnus leņķis A, bet tā kā viņa bija 2 vienādi, tad es uzreiz rakstīšu mīnus 2 leņķi B. Šis mums ir trīsstūra AOB leņķu summa. Tālāk. Es aizmirstu pierakstīt, ka
tāpēc, ka OA ir OB kā rādījus. Tā, tālāk ieguvām, ka leņķis BOA ir 180 mīnus 2 leņķi B, un zinām, ka AOC ir AC loks. Kā mēs tagad varētu sasaistīt šo te leņķi B ar šo te loku AC? Tas ir tas, ko es gribu pierādīt, ka leņķis B būs viena puse no loka AC. Un šeit vajadzētu ieraudzīt to, ka mums te ir tāda jauka lietiņa kā blakus leņķi. Ja? Leņķis BOA ir 180 mīnus AOC. Vai varētu otrādi rakstīt, leņķis AOC ir 180 grādi mīnus leņķis BOA. Un tā kā zinām, ka BOA ir šis, tad to arī varam ielikt 180 grādi mīnus. Tā, es šito rakstīšu varbūt nākamajā rindā, es jau lienu virsū nākamajam piemēram. Šeit es rakstīšu, ka tas ir 180 mīnus BOA, tātad 180 grādi mīnus iekavās, un tas, kas mums ir BOA. BOA mums ir 180 mīnus 2 leņķi B. Un ja atveram iekavas, redzam, ka 180 mīnus 180 paliek nulīte, un šīs te zīmes pamainās, iegūstam 2 leņķus B. Un ceturtās darbības pamatojums mums ir tas, ka tie ir blakus leņķi. Vai blakus leņķi. Redz. Un tātad tālāk pēdējais solītis. Redzam, ka AOC ir loka leņķiskais lielums AC, un AOC ir 2 leņķi B. Tad pēdējais solis AC ir leņķis AOC ir 2 leņķi B, jeb leņķis B ir puse AC. Tas arī viss, kas bija jāpierāda šajā pirmajā gadījumā. Otrais gadījums mazliet sarežģītāks. Šeit mums būs jāpagarina līdz vilksim caur staru BO un pagarināsim līdz tas krusto riņķa līniju punktā D. Un tagad šī bija tā sarežģītā daļa, un tālākais stāsts jau ir vienkāršs. Šajā gadījumā tas, ko mēs iegūstam, ir 2 pirmie gadījumi. Viens ir šis leņķis, un otrs ir šis leņķis. 2 gadījumi, zinām, ka ABO būs puse no AD, un OBC būs puse no CD. Un tad saskaitot kopā iegūsim puse no AC. Pavisam jauki un vienkārši. Un to arī ātri varam uzrakstīt. Protams, pirmais būs tas, ka pagarinām, novalkam staru. Labi, šoreiz es laikam nerakstīšu, bet pirmo vajadzētu pierakstīt, ka mēs BO staru pagarinām līdz tas krusto punktā D riņķa līniju. Bet laika taupīšanas dēļ laikam šoreiz to nepierakstīšu, bet tālāk skatoties, redzam, ka leņķis ABO ir puse no loka AD leņķiskā lieluma. To mēs varam pamatot tā pirmajā variantā, ko jau pierādījām. Otrais leņķis CBO arī ir puse, šoreiz tikai no CD leņķiskā lieluma. Un tagad atliek saskaitīt leņķis ABC, jeb tas, ko mēs gribam izrēķināt, ir vienāds ar ABO plus CBO. Un tas mums ir puse no AD plus puse no CD. Interesanti. Puse no CD. Un šeit vienu pusi iznesam pirms iekavām.
viena puse no AD plus CD, un AD plus CD ir loks AC. Viss. Otrais variants arī ir pierādīts. Un tagad atliek vēl tikai tāds mazliet nejaukākais gadījums, kad riņķa līnijas centrs atrodas ārpus šī te ievilktā leņķa. Tad trešais gadījums. Un ko tagad darīt? Atkal, līdzīgi kā otrajā gadījumā, vilksim starp BO un pagarināsim to līdz tas krustot. Vai šķīvi? Pagarināsim to līdz tas krusto riņķa līniju punktā D. Cerams, ka es ar trešo reizi varēšu novilkt. Kaut kas labāks sanāca. Punktā D krusto. Mums interesē šis te leņķis. Tagad gan es gribētu, lai jūs uz brīdi uzpauzējat video un izdomājat paši, kā to varētu rēķināt. Diezgan līdzīgi otrajam gadījumam. Izdomājiet tagad, uzpauzējiet un izdomājiet paši. Tā, es ceru, ka esat izdomājuši. Šeit vienīgā atšķirība tagad būs atņemšana, nevis pieskaitīšana. Ja? Šeit ir liels loks, šeit ir mazāks. No lielā atņemot šo te mazo robaino, 2 svītru leņķim atņemot robaino leņķīti, iegūsim 1 svītriņas leņķi, jeb leņķi ABC, kas mums ir arī jāiegūst. Atkal izmantojot tās pašas pirmajā gadījumā pierādītās sakarības. Tātad leņķis ABD, jeb 2 svītru leņķis. Mums ir puse no loka AD leņķis kā lieluma. Otrais CBD, leņķis CBD. Ir puse no CD leņķis kā lieluma. Un zinām, ka leņķis ABC ir leņķis ABD mīnus leņķis CBD. Šo es ceru, ka izsekojam. Un ja zinām, ka ABC ir ABD mīnus CBD, tad varam ielikt šos te lielumus pusīti AD mīnus pusīti CD. Un viena puse pirms iekavās būs AD mīnus CD. Un šeit redzam, ka no loka AD leņķis kā lieluma atņemot CD, mums pāri paliek šis te gabaliņš AC. Tātad tas ir puse no AC leņķis kā lieluma. Esam ieguvuši, ka šis te zaļais leņķis ir puse no tā loka, uz kura tas balstās. Ka zilais leņķis ir puse no šī loka, uz kura tas balstās. Un sarkanais, un tas ir, kas bija atslēga otrajam un trešajam gadījumam pierādīšanai, arī ir puse no tā loka, uz kura tas balstās. Pati par sevi šī jau ir diezgan veselīga īpašība, jo jau var saskatīt kaut kādas sakarības ar centra leņķiem katrā gadījumā un kaut kādas sakarības veidot ar. Bet ir 2 lieli secinājumi, kurus es gribētu atsevišķi pierakstīt, kuri mums ļoti noderēs. Un, protams, pirms šiem secinājumiem es gribēju pieminēt, ka šī teorēma arī būs ļoti daudz noderīga citu teorēmu pierādīšanā, kas mums turpmāk sekos, un tāpēc viņi ir ļoti noderīgi, jauka, un mēs matemātiķi priecājamies, ka kaut kas tāds eksistē. Un pirmā foršā secinājuma, ko mēs iegūstam no šīs teorēmas par ievilkta leņķa lielumu, grāmatā redzēju jauku bildīti, kas man iedvesmoja, tāpēc jums te būs pamielojot acis uz manu daļo mākslas darbu. Pirmais secinājums, kas ir, ka ievilkta leņķi, kas balstās uz vienu un to pašu loku, ir vienādi. Un te es paskaidrošu caur šo smuko bildīti, kur man grāmata iedvesmoja. Kur ja ir
3 futbolisti, kur visi atrodas uz vienas riņķa līnijas, un uz šīs pašas riņķa līnijas ir vārti. Un tad visi šie te futbolisti, lai arī kur viņi uz riņķa līnijas neatrastos, vārtus redz vienā un tajā pašā leņķī. Visi šie 3, gan sarkanais, gan zaļais, gan zilais leņķis ir vienādi. Ja? Visi ievilkti leņķi, kas balstās uz vienu un to pašu loku, viņi visi būs vienādi, neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas tuvu vai tālu no šī te ievilktā leņķa. Tas būtu arī viss, tur vairāk īsti idejas nav. Es domāju, ka pierādījumi jums es tagad pat nav īsti vajadzības skaidrot, jo, bet varu īsi pastāstīt, ja man ir kaut kāda, ja šis sarkanais leņķis ir puse no, paņemsim varavīksnīti. Ja sarkanais leņķis ir puse no varavīksnes un zaļais leņķis ir puse no varavīksnes, leņķis kā lieluma, tad skaidrs, ka sarkanais un zaļais leņķi ir vienādi. Tas pats ar zilo leņķi, un, protams, līdz ar to arī jebkurš ievilkts leņķis, kas balstīsies uz šo loku, būs puse no šī loka leņķiskā lieluma, tad neatkarīgi, kur viņš atrodas, protams, ka viņi visi ir vienādi. Un otrs secinājums ir tāds pavisam jauks secinājums, kuru es kāpēc bieži pamanās aizmirsties cilvēkiem, kaut arī īstenībā tā ideja ir diezgan jauka, patīkama, un man viņa vēl ilgi un dikti nodara. Otrais secinājums - ievilkts leņķis, kas balstās uz diametru, ir taisns, un otrādi ir ievilkts leņķis. Ja ievilktais leņķis ir taisns, tad tas balstās uz diametru. Un to pierādījumu es jums pavisam īsi izstāstīšu vienai daļai. Tā es šo vilkšu sarkanu. Bet izvēlēties pašu. Varat šajā brīdī uzzīmēt šo pašu riņķu līniju, uzzīmējiet viņai diametru AB, un šeit būs praktiskā daļa atkal, uzpauzēsiet video pēc tam, uzliekat punktu jebkur uz riņķa līnijas. Jūsu brīva izvēle, kaut kur uz riņķa līnijas, uzliekat brīvi punktu C. Un tagad paņemat, bet vajadzētu precīzi riņķa līniju, lai viss skaistāk sanāk. Tagad paņemat, savienojat AC un BC. Un, ticat vai ne, kur bijāt uzlikuši, neatkarīgi no tā, kur jūs uzlikāt šo punktu C, leņķis ABC, sanākts taisns. Un ne, es neesmu ielauzies jūs prātos un uzlauzis, šim ir pavisam un izdomājis, kāds jūs domu gājiens. Šis tiešām vienmēr strādā, ja ievilkts leņķis balstīsies mums uz diametru, tad tas būs taisns. Pierādījumi. Kaut arī es domāju, ka jūs paši noteikti arī varētu. Es šoreiz īsi pirmajai daļai uzrakstīšu pierādījumu, otru gan varēsiet patstāvīgi praktiskajā daļā paveikt. Ja ievilkts leņķis balstās uz diametru, tad mums laikam ir dots, ka AB ir diametrs un ACB ievilkts leņķis. Tad mums vajadzētu pierādīt, ka leņķis ACB ir taisns, jeb 90 grādi. Pirmais. Paņemam pēdējos tematus. Ko dara diametrs ar lokiem? Cik daļās viņš sadala riņķa līniju? Protams, ja uzliekam diametru, tad diametrs sadala riņķa līniju 2 180 grādus lielos lokos. Līdz ar to loka AB leņķiskais lielums mums ir puse no riņķa līnijas, jeb 180 grādi. Tas mums ir tāpēc, ka AB ir diametrs. Un sarežģītais pēdējais otrais solis. Tā kā tagad zinām, ka ievilkts leņķis ir puse no loka, uz kuru tas balstās,
Un šajā zīmējumā no punkta C ir leņķis ACB tiešām ir ievilkts leņķis, jo redzat, ka abas virsotne atrodas uz riņķa līnijas un abas malas tiešām krusto riņķa līniju. Nu tad šis te leņķis ACB ir puse no loka AB, jeb puse no tā loka, uz kuru tas balstās, kas ir šis te loks AB, un puse no loka AB ir puse no 180 grādiem, jeb 90 grādi. Redz, cik skaisti. Skaists vienkārši pierādījums. Un tiešām katru reizi, ja jūs ieraugat diametru, tad jebkurš ievilktais leņķis, lai kur viņš neatrastos, viņš vienmēr mums sanāk 90 grādi. Otro pierādiet patstāvīgi tagad, un tad ķeramies pie uzdevumiem. Tas šodien viss.